Pārfrazējot vienu senāku un plašāku izteicienu, sabiedrība sāk degradēties tajā brīdī, kad tā aizmirst savus klasiķus. Un tas ir tieši tas, kas šobrīd notiek gan ar autotirgu, gan auto industriju kopumā. Un lai mēs galīgi nenoslīgtu tajā elektrisko crossover purvā, šodien mēs izbrauksim ar īstu klasiku, proti Volkswagen Golf. Ārēji 8. paaudzes Golfā nekas daudz nav mainījies, tomēr sīkumos tas ir pielīdzinājies jaunākajiem Wolfsburgas ražojumiem. Ja tagad ārā būtu tumšs, tad jūs redzētu, ka apgaismot ir pilnīgi visi priekšdaļa, un mums ir darīšana ar vissmukāko Volkswagen Golf versiju, proti Airline. Un to var atpazīt pēc liela bumpera ar tādiem retiem spraišļiem un gaisa savācēju. Pat ja bumperis jaunākajā Golfā nav gadījies tik liels kā Airline, tad salonā noteikti jābūt lielākam un jau atsevišķi stāvošam centrālajam ekrānam. Šajos kompaktlasē tik tumšajos laikos, kad Golf absolūti un ne tuvu nav svarīgākais Volkswagen modelis, varētu pieņemt arī zināmas paviršības. Tomēr Golf ir īsts Wolfsburgas dēls, tāpēc te viss ir akurāts un arī atbilstošs jaunākajiem Volkswagen standartiem. 13 colu ekrāns ir pavērsts pret vadītāju un atjaunināts arī mērskala panelis aiz stūres. Līdzīgi jaunākajiem Tiguan un Passat papildināts funkciju klāsts, pievienots balss asistents IDA un apgaismoti temperatūras un skaļuma regulēšanas slaideri. Funkcija pieejama tikai tad, kad ieslēgta aizdedze. Darīsim tā. Jā, šajā automašīnā joprojām ir arī aizdedze, nevis tikai baterija. Jā, savā 50. jubilejas gadā Golf pieejams ar benzīna dzinējiem ar vai bez vieglā hibrīda sistēmām, kā arī ar TDI dīzeļdzinēju. Turklāt labākais benzīna motors nemaz nav daudz ēdelīgāks par dīzeli. Mums ir 1,5 litru TSI motors ar 150 zirgspēkiem. Ideāls risinājums, ideāls izmērs un ideāli jauda šāda izmēra kompaktklases automašīnai. Patēriņš ar visu pilsētas braukšanu 5,4 litrus 100 km. Tas ir tā kā dīzelim. Un mums pat bāka vairs nav pilna, mēs joprojām varam nobraukt 880 km. Vēl viens neapšaubāms pluss, par kuru, protams, ir jāpiemaksā, ir Airline aprīkojums. Jā, tas, kā automašīna izskatās ārpusē, ir viena lieta, bet svarīgākais ir tas, kā jūs jūtaties salonā un pie stūres. Sēdekļi ar vienu gabalu atzvelti, vien ir ko vērti, un te viss ir kārtībā. To neviens nav spējis sabojāt, kā tie sēdekļi jūs atbalsta, gan braucot, gan vienkārši tupi dirnot pie krustojuma. Un tāpat mums ir sporta stūre ar R-burtu un attiecīgais noformējums, kas visefektīgāk joprojām izskatās braucot tumsā. Svinot Volkswagen 30 gadu jubileju Baltijā, arī modernizētais Golf ir īpašo modeļu klastā, kas pieejam ar bezmaksas papildu aprīkojumu. Cik tāds normāls un daudzmaz smuks golfiņš mūsdienās maksā? Sākuma cena ir apmēram 24 000 eiro. Airline ar papildu aprīkojumu tas var maksāt pat 36 000 eiro. Jā, es jau redzu, ka uzreiz ir kārdinājums paskatīties, cik tad maksā salīdzināms Volkswagen crossovers. Atkal jau mēs ejam tie pašā virzienā. Jā, protams, tie laiki, kad bāzes Golfs maksāja, atcerēsimies, 15 600, sen jau ir aiz muguras. Protams, ka viena automašīna jau neatspoguļo visu Golfa piedāvājumu, tāpēc mēs devāmies uz Vāciju, kur ieraudzījām nedaudz vairāk jaunākā Golfa variantu. Un runājot par variantiem, tas tur patiešām arī ir variants, jeb Golfa universāls. Šis savukārt ir GTE, tātad lādējamais hibrīds, savukārt šis, protams, kurš gan nepazīst ikoniskos burtus, GTI. Tātad visjaudīgākā, pagaidām visjaudīgākā Volkswagen Golf versija. Ja jums būtu iespēja izvēlēties, ar kuru no šiem 3 Golfiem jūs gribētu izbraukt? Protams, ar šo. Tad ar to arī sāksim. Te jau sēdekļi ir, puse izrādes. Un viss, kā vecos labos laikos, sarkanās rūtiņas, sēdpozīcija. Un rūciens arī tepat. Aidā!
GTI standarta modelim joprojām ir samērīga 265 zirgspēku jauda. Viena no daudzajām lietām, par ko joprojām var apbrīnot un uzteikt Volkswagen Golf GTI, ir konstrukcijas pastāvīgums, jeb nemainīgums. Jo būtībā pēdējos 20 gadus uzbūves principi nav mainījušies. Kā viņi 2005. gadā, tas vēl bija Golf 5, pārgāja uz 2 litru turbomotoru, un priekšējā riteņa piedziņa, kas ir bijusi vienmēr, tā nekas īpaši nav mainījies. Tikai jauda ir kļuvusi lielāka, protams, ir daudz vairāk visādu asistentu, bet tā pašos pamatos, joprojām tas GTI ir tieši tāds pats kā bijis. Man šķiet, ka līdzīgām automašīnām gan augstāk, gan zemāk par Golf GTI, motori pa šo laiku nomainījušies kādas reizes 3. Jaunākā Golf optika un lielais ekrāns teicam iedars arī GTI temperamentīgajā formātā. Jauni GTI Golf mūsu tirgo tiek pārdot ļoti maz, ļoti reti, un iemesls, kāpēc es gribēju šo automašīnu izbraukt, vienkārši, lai saprastu, kā tā izskatās uz kopējā fona, jo, protams, ka GTI Golfs arī kļūst dārgāks, tāpat kā vispārējie. Jāsaka, ka te joprojām viss darbojas godam, jo, visas tās bremzes un sēdpozīcija un stūrēšana, atsaucības stūrei un tā tālāk, viss ir ļoti labi. Tātad GTI joprojām ir klase par sevi. Bet kāds veikums sagaidāms no praktiskākiem Golf? Golf universāls, jeb kā mēs to pazīstam, Golf varianti, iespējams, ka ir pat saimnieciski svarīgāka virsbūve nekā parastais hatchbacks. Katrā ziņā otrreizējā automašīna tirgu tieši varianti laikam kotējas augstāk. Te jau nekas daudz nav mainījies, paši redzat, bagāžnieks ir garš un liels, automašīnas aprises arī palikušas tādas pašas, tikai gaismas tehnika ir modernāka. Kas gan ir no jauna? Bāzes vai vienkāršāko versiju saloni, īpaši sēdekļi. Oho, kas te man te apakšā ir? Tur kaut kāds radiators un baterija rēgojās. Tur monētas laikam labāk nemest, ka nesiet uz īso. Te mums ir elektriski regulējums sēdekļi. Šis ir tas krēsls, par ko es runāju. Manuprāt, ļoti labs vidusceļš starp parastajiem un sporta sēdekļiem. Drusku labāk sānu apdara, sānu atbalsts, pa vidu alkantara un sānos tāds rupšs audums, kurš, varbūt Volkswagenam agrāk nemaz nebija raksturīgs. Paliek tikai jautājums, vai Volkswagen Golf pat tik jaukā izpildījumā joprojām spēj konkurēt ar crossoveriem. Es uzdrīkstos minēt, ka jā, jo šī automašīna ir pareizajā izmērā, pareizajā augstumā, arī pareizajā augstumā, tāpēc, ka šādā veidā automašīna ir vieglāk kontrolēt nekā tad, ja jūs sēžat šitien apmēram. Un vienīgais, par ko es neesmu drošs, vai ir vērts patiešām izvēlēties tik šiku Golfu, jo patiešām par to naudu sanāk arī tāds nepārāk labi aprīkots Volkswagen Tiguan. Bet, ja mēs paņemtu šo pašu automašīnu ar to pašu motoru, universālī, jo Golf ražo arī kā variantu un ar varbūt vienu pakāpi zemāku aprīkojumu, tas automobilis būtu vienkārši ogā.